Tā kā mūsu komandā spēle sāk maiņa rekordiste. Hartigana maiņa. Hartigans arī uzvar iemetienā. Cibuļskis, Ozoliņš ir aizsargu pāris. Un tagad varbūt pretuzbrukums. Mikušs un Miķels Redlīks. Mikušs un... Jā! Repavārtos! Jurajam Mikušam pirmie vārti Rīgas Dinamo sastāvā. Un rezultāts kļūst 1-0. Pretuzbrukumā ātrajā šo pretuzbrukumu iesāka Lauris Dārziņš, piespēle Miķelim Redlikam un 2-1 izlidoja. Mūsu uzbrucēji pēc tam Mikušs arī viens pats pret vārtsargu Brukleru un šajā duelī Mikušs izrādījās pārāk. Iesklidināja viņš ripu zem kājsargiem vai starp kājsargiem. Šie gūtie vārti, es domāju, Jurajam noteikti palīdzēs. Tīri psiholoģiskā ziņā palīdzēs. Pirmie vārti tomēr ļoti daudz un uzreiz daudzi no viņa gaidīja. Nevarēja sagaidīt, varbūt tagad sagaidīsim kaut ko krietni vairāk. Ozoliņš, Cibuļskis, metiens un ripa vārtos! 2-0 Oskars Cibuļskis. Lielisks metiens no zilās līnijas. Zem ripas tur gulās Leos Čermaks, bija iespējams tas arī patraucēja nedaudz Bernstam Brukleram, bet lai kā arī nebūtu ripa vārtos. Arī šajā epizodē Cibuļskis ļoti augstsvarīgi nospēlēja. Nu, šeit ļoti spēcīgi un precīzi ieraidīja ripa vārtos. Pirmie vārti šajā čempionātā Oskaram Cibuļskim. Tur vārtu priekšā ļoti labi pacīnījās arī Tomašs Surovis. Un tagad Hartiganam lieliski iespēja. Tur ripa pret vārtu stabiņu atcitās un pēc tam Bruklers to piespies pie ledus. Atsistos pāri vārtu līnijai vārtos. Jā, nu, izskatījās jau, ka tukšu vārtu un diemžēl Hartiganam. Jā, bet tā bija vārtsarga apspēles brīdī. Aizsargs traucēja, leņķis šaurs. Laukumā jau Mikušs. Piespēle un diemžēl Dārziņam neizdevās aizsniegties līdz ripai, pretējāk sakot aizsargs patraucēja viņam līdz tai tik. Skatāmies, jā, Mikušs, Dārziņš. Paspēja atgriezties Jevčenkovs. Jevčenko un Šatins atvairā un Kris Kolts. Un gandrīz 6000 klātienē vērošo spēli. Un redzam Kris Koltu darbībā tiešām fantastiski. Vienkārši fantastiski spēlē Kris Kolts. Un tagad gan atstāja. Un tagad tiešreiz. Hartigans! Un Repavārtos! Uzbrukums Aleksandra Nižavī precīzi piespēle. Marks Hartigans nesāk apspēlēt Brukleru, bet izdarīja precīzi metienu vārtu augšējā stūrī. 9. vārti Hartiganam. Lielisks piespēle, redzam Hartigans. Neko nesāk izdomāt. Precīzi metiens vārtu augšējā stūrī un Brukleram nebija nekāds cerība glābt savu komandu. Redzam, viņš pat nepacēla tveramo cīņu. Miķels Redlīks. Piespēle, metiens! Miķelis Redlīks, 4-0! Saglabāja šī maiņa ir kontrola pār ripu. Piespēle vārds priekšā Laura Dārziņa izpildībā. Nu piespēle metiens. Skatāmies. Mikušs, Redlīks. Redlīks, redzam, apvair Dārziņa metienu Bruklers, bet tur viens pats vārds priekšā ir Miķels Redlīks un viņš arī ieraida ripu vārtos. Rezultatīvitātes punktus, protams, pelnījuši arī Dārziņš un Mikušs par šo uzbrukumu. Dārziņam šķiet jau būs 6 vai 7 pat piespēles. Jā, ir abiem. Nols un Kuzmins, diemžēl sarūktina Kris Koltu. Tā tas viss beidzās. Divreiz pats Nols nomānīja Sandu Ozoliņu un nepaspēja arī vārtu priekšā atgriezties Sandis Ozoliņš, lai patraucētu Kuzminam.